Stāsti Latvijai! Esiet sveicināti, cienījamie Izstāsti Latvijai skatītāji. Rudens turpinās, saule spīd, mums ir milzum daudz stāstu, ko jums stāstīt, un tāpēc Izstāsti Latvijai tūlīt pat. Izstāsti Latvijai! Atbildes uz sevi interesējušiem medicīnas jautājumiem tu atradīsi portālā medicīne.lv. Tu būvē, remontē un netiec galā? Atbildes meklē abc.lv. Izstāsti Latvijai! Veiciniet savas kompānijas peļņu un jaunu klientu piesaisti ar videoreklāmas palīdzību TV un digitālo mēdīju pasaulē. Lielākajai daļai cilvēku video materiāls paliek atmiņā spilgtāk nekā teksts vai bildi par produktu vai pakalpojumu. Video reklāma ir visefektīvākais veids, kā vēlamo ziņu varat nogādāt saviem potenciālajiem klientiem. Ātri, efektīvi un atmiņā paliekoši. Video palīdz pieņemt lēmumu par preces pakalpojumu iegādi. Izstāsti Latvijai! Sierštelle ir izcils produkts visai ģimenei. Tas apvieno augstu kvalitāti, dabiskumu un, protams, tas ir Latvijas produkts. Tā ir pasaka. Skatāmies! Mēs atrodamies Sieršteles siera fabrikā, un mēs esam lepni un pat priecīgi par to, ka varam pastāstīt par mūsu produktiem. Šie sieriņi un šie produkti top jaunās telpās ar jaunām emocijām, bet ir tas pats foršais roku darbs. Mūsu Sieršteles siera produktu kopējais piedāvājums pārsniedz 30 dažādus siera veidus. Attīstam jaunos produktus, domājam par mūsu pircēju pirmām kārtām, jo arī mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina šo Latvijas garšu, tātad gan pieniņš, kas nāk tepatās no Ogres novada, gan arī visas pārējās izēvielas cenšamies iepirkt no Latvijas ražotājiem, lai mēs būtu, kā saka, sava ģimene, un lai arī pārdotais produkts un naudiņa paliek ģimenē. Gribu pateikt lielu paldies saviem kolēģiem par viņu ieguldīto darbu katrā šī siera ritulīša tapšanā, jo viņi ar savu mīlestību un ieliek un ar savām rokām katru šo siera ritulīti apmīļo un ieliek smuki maisiņā, un tā viņš nonāk pie pircējiem. Mūsu Sieršteles siera ražotne ir savs firmas veikaliņš, kas strādā darba dienās. Mēs aicinām uz šejieni, un šeit ir unikāli un daudz produktu, vislielākais produktu klāsts no visa tā, ko mēs ražojam. Katru nedēļu arī ir kaut kādi jaunumiņi, ir kaut kādas tādas lietas, kas nav redzamas mūsu sadarbības partneru veikalos. Līdz ar to aicinām mūs apmeklēt. Mēs Sieršteles siera kolektīvu vārdā gribam pateikt lielu paldies pircējiem par to, ka pircējs ir lojāls un pērk Latvijā ražotos produktus. Tas ļauj attīstīties uzņēmumiem. Izstāsti Latvijai! Pārtikas kvalitātes konkursā The Baltic Taste Award 2023 divas zelta medaļas ieguva uzņēmums Royal Nordic par zīmola Queen Harbor augsti kūpināto lašu fileju un vītinātu lasi. Abi produkti izgatavoti no augstākās kvalitātes atdzesētas norvēģu lašu filejas Superior. Queen Harbor produkciju raksturo īpašs svaigums un augstākā kvalitāte. Lasis no Atlantijas okeāna nonāk pa taisno uz ražošanas lentes un tad uzreiz uz jūsu galda. Žēl, ka nevar nodot garšu. Mūsu uzņēmums Royal Nordic bija dibināts 2019. gadā. Mūsu kompānijas mērķis bija izveidot visaugstākas kvalitātes produktu, tāpēc mēs iegādājāmies viskvalitatīvākās ražošanas līnijas no labākajiem Eiropas ražotājiem. Un, protams, galvenais mērķis bija izveidot profesionālo tehnologu komandu, kuri izveido produktu, neizmantojot mākslīgas injekcijas un konservantus. Un, protams, ka mēs strādājam tikai ar svaigu lasi. Queen Harbor produkti ietilpst premium kategorijā. Nedaudz pastāstīšu par viņiem.
Produktus gatavo sausā sālimā, bez konservantiem un bez injekciju lietošanas svara palielināšanai. Salīšanas procesā sausajā marinādē izmantojam roku darbu, lai nodrošinātu kvalitāti. 100% dabīgi produkti, jo marinēšanai izmanto tikai sāli un cukuru. Nelieto garšas pastiprinātājus un citas ķīmiskas piedāvas. Kūpina, dišskabārža, dūmos. Produktu kupināšanai neizmanto mākslīgos dūmus. Produktu kupināšanas process aizņem ilgu laiku, neizmantojam ātru kupināšanas metodi. Produkti iepakoti ir termoformējošas skinplēves, kas palina produktu realizācijas laiku, saglaba kvalitāti, papildus ievietoti pievilcīgā kartona iepakojumā. Queen Harbor, lai labi garšo! Izstāsti Latvijai! Veselības rubrikā parunāsim par to, kā uzlabot dzīves kvalitāti un parūpēties par savu veselību. Izstāsti Latvijai! Šoreiz parunāsim par delikātu, bet visai izplatītu tēmu – urīna nesaturēšanu. Sīkāk mums par to visu pastāstīs daktare Dina Aldiņa. Ginekologs ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, un jāpiezīmē, ka daktare ir piedalījusies vairākos zinātniskos pētījumos tieši par šo tēmu. Skatāmies! Šodien mēs parunāsim par tēmu urīna nesaturēšana sievietēm. Tā ir diezgan bieži sastopama problēma, kas ļoti pasliktina dzīves kvalitāti sievietēm. Un visbiežāk tas notiek pēc dzemdībām. Pēc PVO datiem 70% sieviešu pēc dzemdībām ir dzimumorgānu noslīdējums, bet tikai 30% ir tā saucamā slodzes urīna nesaturēšana. Bet tam ir risinājums. Un risinājums ne tikai biksīšu ieliktnīši, bet arī gan medikamentos, gan risinājums ar tā saucamo lāzeru procedūru. Ja mēs runājam par lāzeru terapiju makstī, tad tas ir brīnišķīgs ārstēšanas veids, jo viņš ir nesāpīgs, tas ir nekaitīgs un, kā es skatos, ar ļoti labiem rezultātiem jau pēc 4 nedēļām no terapijas brīža. Protams, rezultāts nekad nebūs uzreiz, bet 4 nedēļu laikā aktivizējās tādas šūniņas, kas mūsu organismā ir fibroblasti, kas sintezē kolagēnu. Un līdz ar to maksts gļotāda paliek tvirtāka, uzlabojās asinsrite, līdz ar to lubrikācija. Maksts arī gan vizuāli, gan arī sašaurinās, līdz ar to uzlabo arī seksuālās attiecības. Mīļās meitenes, nāciet un risināsim jūsu problēmu ar mūsdienīgām ārstēšanas metodēm, lai jūs būtu veselas, smaidīgas un laimīgas. Izstāsti Latvijai! Šodien iepazīsimies ar organisko produktu Avīzo, kas ir kapsulēti probiotiķi. Un vienā pudelē iekšā ir dzīvās baktērijas, fermenti un dažādas ļoti labas un veselībai noderīgas lietas. Uzņēmums Avīzo ir Lietuvas ražotāja Seda uzņēmums. Un šī preču zīme Avīzo nozīmē daudz. Tātad pamatā latviešu valodā mēs varētu teikt, ka tas ir auzas, jo auzu produkts bija pirmais produkts, ar ko sāka šis uzņēmums darboties. Avīzo ir fermentēts augu izcelsmes produkts ar pienskābes un probiotiskām baktērijām, kas ir ļoti noderīgas mūsu organismā. Ņemot vērā, ka mēs bieži lietojam antibiotikas, mums pēc tam nākas dzert kādas kapsulas ar probiotiskām baktērijām, bet lūk, šīs produkts, ko piedāvā uzņēmums Seda Avīzo, ir visnotaļ pilns ar šīm baktērijām un palīdz jūsu veselībai. Tātad zem preču zīmes Avīzo tiek piedāvāti vairāki produkti uz auzu bāzes, rīsu bāzes, griķu bāzes un arī medus. Turklāt ir vēl jaunums, kur pienskābes un bifidobaktērijas ir iejauktas iekšā ārstniecības augu maisījumā, kas padara šo produktu daudz garšīgāku un arī, protams, vērtīgu. Ir vēl viens jauns produkts, kas vairāk ir domāts
bērniem un jauniešiem, kam nepatīk šis skābums produktam, kur bāze ir ābolu sula. Arī šajā produktā jūs sastapsiet visas 6 pienskāpes un bifidobaktērijas, kas ir ļoti noderīgas jauniešiem, mūsu veselībai. Tāpēc lietot produktu Avizo. Jau Hipokrats ir teicis, ka mūsu veselība ir zarnās. Intas Dinsbergas klīnikā pieejams plašs speciālistu, diagnostikas un arī procedūru spektrs. Katrs pacients šeit ir mīļots un lolots. Klīnikai pievienojies jauns speciālists, proktologs, vēnu ārsts Ints Bruņinieks. Ints Bruņinieks – ķirurgs, proktologs, flebologs, ārsts, kurš jau 15 gadus ārstē pacientus ar dažādas sarežģītības vēnu un proktoloģiskām saslimšanām. Ārsts Ints Bruņinieks nav tikai savā jomā plaši atzīts speciālists. Viņš aktīvi piedalās rogaininga sacensībās un savas plašās zināšanas pierāda dažādos erudīcijas pasākumos. Ir jaudīgs un zināšanām bagāts ārsts, par kuru pacienti atstāja tikai tās pozitīvākās atsauksmes. Ja meklē proktologu un vēnu ārstu, kam vari uzticēties, tad Ints Bruņinieks būs īstais. Tagad pēdējos gadus vakarā sāk piekust kājas, agrāk nepiekust. Un tagad man nepatīk šī te vēna, kas nāk uz zāli. Tur vizuāli kaut kas piekust uz zāli, jā, un uz vakar arī šeit man kaut kas tāds paceļās, bet vairāk nekas man netraucē. Tūska kājās? Nav. Labi, skatīsimies, kas ir ar vēnām. Te es skatos, kāda ir plūsma vēnās, vai plūsma ir pareizā virzienā uz augšu, pretī smaguma spēkam, un vai vārstuļi nav bojāti, kā rezultātā asinis plūst atpakaļ uz leju. To es šeit ar krāsu kodētu ultrasonoskopiju varu redzēt. Konkrēti šajā gadījumā pirmkārt teikšu, ka operācija nav nepieciešama. Šo visu var sakārtot ar nelielas procedūras ar skleroterapijas palīdzību. Var gan nelielas, gan arī lielākas vēnas izdarīt ar vienas procedūras palīdzību. Pie ārsta proktologa jāvēršās, ja ir kaut kādas sūdzības par anālo afidu, par taisno zarnu. Parasti tās ir sūdzības par asiņošanu, par niezi, diskomfortu var būt. Īsi sakot, pie proktologa jānāk vienmēr, kad uztrauc taisnās zarnas vai anāla afidus veselība. Arī tādos gadījumos, ja sūdzību nav, arī tad, protams, var nākt, tikties ar speciālistu, un speciālists izvērtēs jūsu veselības stāvokli, apskatīsies, izmeklēs un nomierinās, ka viss ir kārtībā. Man ir patiesas prieks uzsākt darbu ginekoloģijas klīnikā, jo pirms 3 gadiem, aizstāvot savu doktora disertāciju, man bija darbs par taisnās zarnas un iegurņu muskulatūras funkcionālām izmaiņām, kur ir tieša saistība ar ginekoloģiju, kur patiesībā problēma var būt gan ginekoloģiska, gan proktoloģiska rakstura, un patiesībā šis problēmas risinājums ir sadarbībā vienotā komandā ar ginekologiem. Dzelzs deficīts ir viens no visbiežāk izplatītajiem uzturvielu deficītiem. Tā rezultātā rodas nogurums un slikta pašsajūta. Sīkāk mums pastāstīs dakteris farmakologs. Klausāmies. Dzelzs mūsu organismā ir ārkārtīgi svarīga būtiska lieta, jo faktiski dzelzs joni piedalās eritrocīta un hemoglobīna sintēzē, kas ir pats svarīgākais skābekļa transportētājs. Kā mēs labi zinām, bez skābekļa nevar būt dzīvības. Un tāpēc, ja mums ir dzelzs deficīts, attiecīgi mēs nevaram nodrošināt organismā pietiekamu regulāru skābekļa transportu. Ļoti šobrīd populārs ir veģetārisms un vegānisms. Faktiski mūsu uzturā galvenais dzelzs avots ir gaļa. Un attiecīgi biežākais, par ko pacients sūdzās, un kad arī uzreiz ārstam jāsāk domāt, pacientam ir dzelzs deficīts, tas faktiski ir tāds nogurums. Šajā Agetes firmas Emelin FF Liquid produktā ļoti labi savienojās tieši visas šīs labās īpašības. Gan garša,
garša ļoti labi patīkama aveņu, gan forma, viņš ir šķidrā veidā, ērti paņemams līdz ikdienā sievietēm, tādos mazos maisiņos, sačetiņos, jau uzreiz gatavs lietošanai. Nav klāts cukurs. Preparāta sastāvā ir dzels bizglicināts, tā ir dzels helāta forma. Klāt vēl ir pievienots B12 vitamīns, kas kopā ar dzeli atbild par sarkano asins ķermenīšu radi organismā, un vēl klāt ir pievienota folskāba. Līdz ar to šis preparāts dara sievietēm, kuras plāno grūtniecību, jo folskābai vismaz mēnesi pirms grūtniecības iestāšanās ir jābūt organismā minimums 400 mikrogramiem. Emelina FF uzturbagātinātājs šķidrajā formā pietiks 20 dienām. Tajā ir 20 paciņas ar jau gatavu šķidrumu lietošanai. Atgādinu, ka farmaceits ir īstais padomdevējs, lai jūs atrastu pareizo formu, pareizo, varbūt garšu preparātam, kuru jums būs ērti lietot savā ikdienā. Cilvēks pats nekad nepamana un nesajūt problēmas ar nierēm. Viņš maldīgi var justies vesels, taču ir ļoti, ļoti svarīgi noskaidrot to veselības stāvokli. Turklāt šobrīd to var izdarīt bez maksas. Nieres ir šaklās, es teiktu, rokdarbnieces, kuras strādā dienu un nakti bez atpūtas, un visas asinis cilvēkam diennaktī apmēram 3 reizes iziet caur nierēm, un tas sanāk vismaz vairāk par tonu asiņu dienā. Protams, ka nieres bojā kādas noteiktas slimības, kas skar tieši nieres, un tās var būt arī, piemēram, pārmantotas, kā nefropolicistose, tās var būt dzīves laikā iegūtas, kā, piemēram, nieru iekaisums, vai varbūt tas atsevišķos gadījumos ir arī tieši nieru kamoliņa iekaisums, bet reālajā dzīvē patiesībā nieres visvairāk cieš no hipertenzijas, paaugstinātā asinsspiediena un no cukuru diabēta. Nieriem kaitē arī ateroskleroze, augsta holesterīna koncentrācija asinīs, kas, protams, bojās sirds vainagartērijas, bojās smadzeņu asinsvadus, bet, protams, cieš jau arī nieru asinsvadi, ko mēs parasti pat nepamanām. Un, protams, nierēm daudz ļaunuma nodara dažādas pretsāpju zāles, ko cilvēki bieži vien nekontrolēti lieto saistībā ar locītavas sāpēm, saistībā ar muguras sāpēm, dažos gadījumos saistībā ar galvas sāpēm. Tas ir varbūt tie biežākie iespējamie nieru bojājuma cēloņi. Pat ļoti, ļoti slimas nieres vēl bieži nedos nekādus simptomus. Tās nebūs ne sāpes, nekādas īpašas simptomi. Un tāpēc ļoti svarīgi būtu pēc iespējas agrāk uzzināt par iespējamo nieru bojājumu. Un šeit ideāli varētu palīdzēt šis mikroalbuminūrijas tests. Tas neprasa nekādus ieguldījumus. Visās gulbju laboratorijās tagad šo testu var saņemt, un pietiek to ievietot vienkārši urīna paraugā, un jums jau pēc krāsas būs skaidri redzams, jā, mikroalbuminūrija ir pozitīva, un olbaltumi ir nedaudz vairāk, kā būtu nepieciešams normā. Es teiktu, ka cilvēku veselībai, un tā skaitā nieru veselībai, jau nemaz tik daudz nevajag. Labs noskaņojums, pareizs uzturs, fiziska aktivitāte, atteikšanās no smēķēšanas, alkohola lietošanas, bieži vien ir īstā un vienīgā un pareizā veselības formula. Es labprāt aicinātu katru Latvijas iedzīvotāju izmantot šo iespēju, kad Latvijas nefrologu asociācija sadarbībā ar Regila gulbju laboratoriju piedāvā iespēju bez maksas saņemt parauga savākšanas komplektu un mājas apstākļos pārbaudīt, vai nieres ir veselas. Tas sevišķi svarīgs cilvēkiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, cukura līmeni un vēl pie daudzām citām kroniskām saslimšanām, jo nieres mums tikai ir 2 un sargāsim nieru veselību. Komplektiņu bez maksas var saņemt reģistrējoties mājaslapā un saņemot paraugu savākšanas komplektiņu mūsu bezkontaktā paraugu komplekta izsniegšanas ierīcēs vai arī griežoties jebkurā gulbju laboratorijas filiālē. Testa veikšana vienkārši ir aprakstīta pievienotajā instrukcijā, un to dara secīgi, ievērojot visus parauga savākšanas un noteikšanas soļus. Kāpēc ir svarīgi saprast, vai urīnā nav atrodams šis te albumīns? Jo tā ir pirmā pazīme, vēl pirms ir sūdzības, pirms ir kaut kādi kreņķi, ka nierītes
ir cietušas. Ja jūsu pašu veiktajā testā jūs redzat, ka laukumiņš iekrāsojas zils, tā ir zīme, ka ir jāmeklē palīdzība pie ārsta, ģimenes ārsta vai nefrologa un jāizmeklējās rūpīgāk, lai konstatētu, cik lielā, kādēļ šis albumīts mums parādījies urīnā un cik liels ir bojājums un ko darīt tālāk. Šādā veidā 4000 cilvēku jau ir pārbaudījuši savu nieru veselību. Un tas ir svarīgi, jo pašā sākumā, atrodot šīs nieru problēmas, mums ir iespēja vēl iejaukties un labi cīnīties ar draudošajām briesmām. Noskaidro savu nieru veselību. Rūpēsimies par sirdi, nierēm, aknām, rūpēsimies par sevi. Atver mājaslapu egl.lv un tur izvēlies bezkontakta analīžu nodošanas punktu. Tālāk seko izvēlnei noskaidro savu nieru veselību albuminūrijas skrīninga tests bez maksas. Pieteikumā, kas atvērsies, ievadi savu e-pasta adresi un telefona numuru, lai saņemtu PIN kodu. Nākamajā sadaļā atzīmē "Es piekrītu datu privātuma politikai" un tad spied uz iegūt PIN kodu. Saņemsi atbildi, ka PIN kods ir nosūtīts e-pastā un SMS īziņā. Ar saņemto kodu dodies klātienē uz Gulbja laboratorijas bezkontakta analīžu nodošanas punktu, kur izvēlies saņemt komplektu. Ievadot kodu, saņemsi iepakojumu, kurā būs trauciņš urīna parauga savākšanai, testa strēmelītes un lietošanas instrukcija. Atbilstoši instrukcijai veic testu. Trauciņā ar urīnu iemērts testa strēmeli un sekojot, vai attiecīgais spilmentiņš iekrāsosies zils vai nemainās, nosaki albuminūrijas koncentrāciju. Noskaidro savu nieru veselību. Izstāstī Latvijai! Veiciniet savas kompānijas peļņu un jaunu klientu piesaisti ar video reklāmas palīdzību TV un digitālo mediju pasaulē. Lielākajai daļai cilvēku video materiāls paliek atmiņā spilgtāk nekā teksts vai bildi par produktu vai pakalpojumu. Video reklāma ir visefektīvākais veids, kā vēlamo ziņu varat nogādāt saviem potenciālajiem klientiem. Ātri, efektīvi un atmiņā paliekoši. Video palīdz pieņemt lēmumu par preces pakalpojuma iegādi. Izstāstī Latvijai! Šodienas stāsti ir izstāstīti. Mēs strādāsim, lai mums būtu nākamie. Jūs pastrādājiet, lai varētu atpūsties. Tiekamies pēc nedēļas ar jauniem stāstiem un jaunām sajūtām. Atā!